Čau visiem! Mēs esam atbraukuši uz Nine Hill Gold layout trasi. Un šodien mēs... Citādāk kā citās reizēs, bet šoreiz vienkārši parādīsim jums, ko nozīmē spēlēt Gold layoutā, kāds ir šis te izkārtojums. Un spēlēsim dubulteni, skatīsimies, kā mums ies un kāds tas rezultāts, uz ko mēs divatā varam uztaisīt. Tātad pirmais gross 125 metri. Taisim pretī tāds skaists fairways. Noteikti tas vieglākais pirmais gross, ar ko sākt, bet tas ir Latvijas kauss. Matīs parādīs pirmo metienu. Paldies. Un no pirmā divu, protams. Tas jau pats par sevi. Jā. Augstums trūkst. Jā, es negribu pat tālu aizraut. Oi, dieniņ. Viņš nenāk apakaļ, nē. Nē. Nu, vo, tas ir mājās. Tas bija aizsarants? Nē. Tas bija pa īsi. Tas bija pa īsi. Neko darīt. Ejam putot. Ņūks atlidoja šeit. Matīs teica, ka 11 metri apmēram vēl palikuši. Tad... Lās, ka bišķi vairāk, bet jā. Okay. Katrā ziņā šis noteikti nav viegls birdīs. Švaks lejaps un pat rans. Lai bišķi tuvāk iegrozi. Ot tā. Ot tā. Tapins. Nebiedā. More like tester. Nu, ot tā. Tā. Otrais gross. Atrodamies uz vēl neuzklāta tīpada, bet ja vecais tīpads bija tur ir 133 metri. No te varētu būt savu 140 metri, varbūt nedaudz tur ar astīti, bet jā. Tagad metiens ir mainījies, nav bijis haizerflips ārā vai kaut kas vienkārši ārā. Tagad ir, nu, jātiek, sprauga ir kļuvusi garāka, kaut kas anhaizeri ārā vai forīti ārā, un tad jau jāspēlē, gross ir turpat. Tā kā tā ir viena lieta, kas nemainās. Es mēģināšu pārgāzt savu cloudbreakeru, kuram vajadzētu krist, bet no te pirmais uzdevums vispār būtu tikt cauri ārā. Nodevai. Es nezinu, kur palika, bet izmeti pa veco fairway. Nosplitoju to gapu, kur kādreiz bija jāizmet. Jā, man ir D3 plēlum, tas pats, kas Jornam. Tikai tu trāpīgi gapā. Labs iespējams pat kiks. Man vēl, ka nav OB. We'll see. Tad mans drives ir nonācis līdz šajienai. Mans drives aizgāja miskastē. Veiksmīgs kiks, jā, un Matīs drives tomēr paliek mežā. Tādā ziņā, ka mēs viņu nevaram atrast vienkārši. Te ir zona piemetienā. Paliec. Kundziņš. Super. Mēs pa grozi. Centies. Tik nepazaudē. Ai, nekas. Redzēji, kur nokart? Godīgi? Nē. Es arī tā. Jā, tad piemetiens bija smuka kalniņā, un es uzņemšos pabeigt arī šo grozu vienītī. Tas ir birdīs. Tas ir mājās. Šī par 4. Trešais grozs par 4, 208 metri.
pirmais drives nepieciešams augsts caur šim gapam, jo pēc iespējas tālāk un pēc iespējas vairāk pa kreisi jūs nonāksiet ar nosacījumu, ka jūs nebūsiet krūmā, jo labāk iespējams būs tikt pēc birdī. Uzmanīgi. Es metīšu ņūku. Tas galīgi nav labs. Bet tas ir kokos. Pa daudz kreisā. Jā. Matīs, rāda, kā tās lietas ir jādara. Jā, es centīšos. Bet, jā. Es mēģināšu iet zemāk, lai ar skipu kaut kur lekt uz to spraugu, bet, jā. Drošais plejs noteikti lielais haizers, bet... Jā, bišķiņ jauda pietrūks, bet kaut kāds skips ir, kaut ko mēs tur varēsim sadomāt. Tikām šeit, ar Klāvu pirms tam runājām, ka, teiksim, kāds disks metām, nu tad es metu Destroyer, Klāvs met nulki, jā. Bet, jā, skatāmies tālāk, nu mēs esam izcīnījušies sevi līdz tādām pozīcijām, ka mums birdīs visticamāk ir ārpus šansas, bet izskatās, ka Klāvam bija rokās enforcers, tad varbūt vienīgais variants iet līdz koku galotnēm un cerēt, ka tas viss noiet lejā, bet es cenīšos uzmest droši metienu haizers, lai mums ir viegls piemetiens, vismaz viegli pārdabūt, tā kā, jā, nekas pārāk sarežģīts, bet ļoti vienkārši metiens, ko sačakarēt. Jā, šim vajadzētu būt ok. Skipī. Jā, tas būs ciešams. Jā, es tomēr pārdomāju, un man ir Nine Hill Force. Es tomēr mēģināšu uz grozu līst. Kurš būs jāmeklē, ja? Es varbūt aiziešu paspultot. Viņš būs pie groza, Matīs. Labi. Augst. Bišķiņ haizer flips. Kreisā pusē būs, lai... Jā. Tad redzēsim, kur nokrit. Man bija ļoti labi sajūta par šo. Pārgāja pāri visiem kokiem, kam vajadzēja. Viņš būs kreisā pusē kokos. Laidīsim, jā. Paņemšu veco labo gličiņu. Man ļoti patīk, bet gan jau, ka es teicu, uzmetīšu šī tik slikti, tāpēc... Jā, bet nē, tas būs pie groza. Jā, ļoti labi. Labi, ka airbounds bija. Jā, bet tāpēc jau man tas gličs arī patīk. Viņš jau var parasti tādu nesalauzt metienu. Man ir vecais P2, ja šis ir pirmais skaigots vispār. Tas ir pirmais skaigots. O, jā! O jā, pirmais griplaks arī. Super. Tas ir... Un ūdeni. Super. Zupā, in der zupā. Zupā. Juhu. Četrnieks ir. Parastā dienā birdīs šodien. Pārs. Jā. This is what we call in the zupā. It's not zupā. Ceres gross 80 metri. Taisns tunnelšats, ideālā gadījumā kaut kas, nu es metīšu forīt, lai viņš bišķi paiet pa kreisi, paiet pa labu un pie groza. Metīsim jauno festivāla disku. Neaprakstīt, cerams, nepazaudēsim. Tā kā, kas tas ir reklāma Latitūdei honors un reklāma Latitūdas festivālam, festivāls foršs, es nejādzu spēlēt. O, viņš ir stabils. Stable boy. Man nav jāsaka, ka viņš nokrida. Man ir ar 5 ķepām ieskrāpēts buziņš. Un man mēģināšu taisni izmest. Tad redzēs, vai sanāks. Nu, skaisti. Un tas ir pie paši galīgi nē, bet tas ir pie paši kājiņas. Tas būs dzīvnieciņš. Buziņš ir šitē. Super. Tas ir cik? Kāds mums vispār rezultāts? Mums ir Mums ir -2. -2 caur 4 groziņiem. Tas ir labs. Tas pagaidām labs, ja nenodeg vēl līdz beigām. Tagad... Tu normāls esi? Tātad mēs esam nonākuši pie 5. groza. Par 3,83 metri. Double mando. Caur mando jāizmet. Cerams. Ko tu metīsi? Es metīšu maltu forīti. Es vēl neesmu izdomājis, jo šeit teorētiski ir 2 opcijas. Grozs nogriežās pa kreisi.
Bet par cik mēs jau redzējām, kāds bija mans puteru piemetiens, tad es metīšu favorītī. Ui! Un tas bija nedaudz par tuvu Tas manam komfortam. Tam komfortam, jā. Es centīšos ļoti līdzīgi, tikai es ceru, ka man tas disks iekritīs. Ja nē, tad nē. Tuk! Safe. Double kicks un... Vispār pēc malas neizskatās. Viņa backhandā lido labāk. Es jau favorītu stīlu metu. Tātad Klāvam ir 2 neveiksmīgi koki bijuši. Manām īsām kājām vēl tik traki netraucē. Gribēšu redzēt, kā Klāvs te ielocīsies. Jādara viss, lai Klāvam te nav jālocās vienkārši. Paldies, mīļu. Jā. Es kā tādu putu iemetīs. Sapņos. Tad šī 2 koki nemaz nav tik traki. Es tuvāk piemetu. Jā, šis tāds neveiksmīgs. Unlucky vienkārši, jā. Es varu teikt. Drāžs jau bija stīgā. Jā. Cash money. 6. gross. Arī vēl tāds, kas ir ņēmamais, kur nekas nav pamainīts no sudraba, bet taisnums tunelīts. Ideālā gadījumā, jau, protams, būtu backhand lāzers, bet spārmīs es metīšu favorīti. Ceru, ka viņš izflipos, paies taisni un kaut kur kritīs pie groza. Pie koka? Bišķi pat zēmu. Tā ir krīt pie koka. Pie koka jau nokrit. Es kaut metīšu atkal savu puterīti. Taisni, cerams. Varbūt. Nevar apsolīt neko. Jā, tas bija taisni. Es nebučošu tev roku vairāk. Nē, es nemaz netaisīju. Saimnieks? Saimnieks. Es nerunāšu, nav diši, ko runāt. Tev vienkārši jāaizmet garām. Es nācu, es teicu, te nav gimijas, klausties, kā nav. Forši dabūt pāri, ne? Viņi repo, paklausies. Es jau gribēju teikt tev lienu bišķi garām. Līs pāri maliņām. Smeļās ūdens pāri malā. Cik Tāpat tas ir, ir? Martin? Cik mums ir mīļā sirds? Mums ir mīnus 3. Jop, superīgi. Caur 5, 6? Caur 5. 6. 6. Es nemāku jaunos cipriņus. Skieši šo, uzman. Septītais gross, arī nekas nemainās. Par 5. Mandokoks augšā, 90 grādi pa leju un tad tā 45 vēl. Un principā no šejienes grossa sanāk apmēram vispār šādi tāds atpakaļejošs. Bet jā, galvenais uzdevums tikt augšā un pēc tam jau skatīties, kas no tā sanāks. Es metīšu maltu arī tādā viegla anhaizerītī, lai nokrīt. Cerams, izdosies. Skrien. Es burtiski tieši tā patiemet arī Mako. Bet skrien. Un kur es aizskriešu? Viņš tur nav, kur aiziet. Tikmēr. Es pievējuši, kā pa īstam jāspēlē. Es metīšu to pašu puturīt, ko iepriekšējā groziņā. Arī tā paša ideja, kā matīsim. Tikai, protams, es neplānoju mest pa kokiem. Oh! Es nezinu, vai tas bija mandomiss vai nē. Bija mandomiss. Tas bija mandomiss. Pa vienu koku ātrāk trāpīja nekā vajadzēja. Varbūt arī varēs. Nu, nevēlies riņķi.
Tā gan es viņu pazaudēju. O, es atvainājos, man ir mikrofons vajag. Nē, ko parādījās. Ej, tur nos kā paveicās. Labi. Maltu izvilku. Tas ir bonus. Es tikmēr klausu no visiem Mando. Esam uz drop zonas. Bet tikai nekas sarežģīts nomest lejā it kā un piemest un 5, bet mēs neesam vienkārši cilvēki. Es vismaz neesmu. Man patīk mēģināt iet pa gaisa iešā līkumā. Ja tiek iešā skipot, tad es aproču kļūst daudz vieglāks, jo man personīgi ļoti grūti piemest ir no tā gala. Un, jā, tā kā. Gāju iemetīšu labi pusē kokos, bet jā. Nē, ļoti labs metiens. Pa īsi? Nē. Tā kā vajag. Nē, nu, tie zāri, bet tā vispār viņš ir foršs tur iekšā un tur nav nekāda problēma vairs piemest. Nu, es tā skatos uz to. Protams, riskanti, bet nemaz neskaties debeši. Tad nav. Es mēģināšu kaut ko jaunu. Es metīšu Essence. Un nav jau it kā baigi vieta tam visam, ko es plānoju darīt. Es mēģināšu kontroleru uzmest. Nu jā. Ui, kur stabils disks. Varbūt nākamajā dzīvē izdosies. Tā. Metiens daļai atmaksājās, varbūt tās lapas nenoķer būt baigi forši, bet esam šeit. Viegls haizers, bet, kā jau runāju, mums jau nepatīk vieglie metieni, tā kā mums patīk sarežģīt vieglās situācijas. Es metīšu forīt lejā un... Meža bob. Bišķi pa tālu būs. Nē, būs labs. Tas tiešām ciešams. Jā, es laikam neiešu pa turien. Es iešu pa augšu, par cik tas ir tāds drošāks metiens un iespējams, nevis iespējams, bet grūtāk vienkārši aizmest pa tālu. Es atvainojos visiem, ka es iemetu savu. Jā, tad piemetiens nonāca šeit, un tas ir... Tapin birdi īgli. Tas nav... Pars. Ne šis, ne tas, ne, OB pars. Ne trešais. Tas ir vienkārši pars. OB. Tas mums vēl joprojām ir. -3, viss stīgā. Jā, -3 caur... Nezinu, cik grozēm. 7. Iesim uz nākamo. Tad mēs esam nonākuši pie 8. groza. Pār 4. 197 metri. Pirmais metiens jādabū vēlams aiz līkumu, bet ir arī safe place, kur var spēlēt backhand haizerī gar labo pusīti un pēc tam tālāk uzbrukt grozam, bet... Prātīgi tādām roskustībām. Šitā? Nē, citādāk. Un, bet es tomēr izvēlos kaut kā citādāk play. Es izvēlos buziņu augstēn haizerī, lai krīt iekšā gapā. Tas ir pārgriezts, bet... Tas noparkots. Kaut kam trāpīja, bet Anheuser bija pa lielu jau no paša sākuma. Bāra, bastu. Tā kā Klauvam visā labi nesanāca, es neiešu uz risku, neiešu pa taisno forīti, es vienkārši apnišu forīti. Apkārt nokritīs, tā padās kaut kur. Vajadzēja būt pie tās gapa pretī un tad jau viss būs čikiniekā. Varbūt pa ciešu vienīgi. Nē, būs ok. Jā, būs ļoti labi. Nē, tas grūti tagad, ka nav tas plašums. Jā, nebija pa plaši. Nebija pietiekami plaši. Tīber domā moška, lai es varu uzmest taisnu un viņš nogrieztos? Thunderbird. Tad drīzāk pēdējiem un taisnāk. Klaus neko nepateica. Es neko nepateicu, es uzmetu Destroyer. Nedaudz pa īsu, nav ērti, bet mēģināsim kaut ko izdarīt un
Te jau vajadzētu ņemt virdī, būs baigi forši. Jū. Pa cieši. Izē. Neizies. Au. Metāla zari. Super. Es jau redzēju. Jā, neveiksmīgi metāla zari, bet ko darīt, tēt vienkārši jāpiemet un jāiemet un miers. Un nekāda problēmām nevajadzēja būt. Jā, tikai problēma tas, ka izmet pa tālu. Domā? Bet tas safe. Varbūt, bet ļoti slikti safe. Es uzrunāšu pa grozu. Lai arī kāds, cik bēdīgs tas runs būs, bet ideja būs. Tas gan būs paliksies. No, baigā runs sanāca, baigais piemetens. Reāls es OB, gandrīz. O, jā. Es jau teicu. Man liekas, es biju diezgan pārliecināts, kur tas būs vēl iekšā. Tur mieti trūkst. Bet jā, zonīti palikusi 2 metros. Mēs esam Super. vēl joprojām uz -3, ja es nemaldos. Jep. Vadīsim uz nākamo grozu. Man dizainoto grozu. Tā mēs esam pie 9. groza. Es atzīšos, tas ir mans izdomāts. Viņš ir 115 metri par 3, pilnīgi taisni pretī. Un ir redzēts vairāk play, ir taisni pretī, ar backhand, ar forīt, un tad vēl lielie puikas, vēl, kad gribās mērīties, tad ar forīt. Bet, protams, forīts man nav tās, man tikai backhands. Es metīšu buzu. Un izmetīs OB. Un tas ir ļoti slikti. Jā. Nu, Matīsam ierāda. Jā, es nav. Es esmu metis forīt, bet es šodien kaut kā nejūtos. Man roka nav tā, kā man patiktos. Metīšu cloudbreaker, skaistu. Atvest no cēsīm. Paldies Jānim. Cerams arī lidos labi. Nē. Jā, nē. Jā, nē. Aizsiries. Nē. Jā. Nē. OB. Manies ar turi? Jā. Paņem manēju no tās puses, lūdzu. Jā. Tad mēs ap 2 čempioni esam izgājuši OB. Čur, te kaut kur tev. Kas uz pa akcentu bija? Kas tad? OB. OB. Tad Te var droši runāt. Varbūt Paldies. saglābt pāru. Gan, ka nē. Gan jau, ka nē. Vai arī? Uj, Oi, pa tālu. Kā tā? man kaut kas trūks no somas. Tajā pusē tu kaut ko iemet. Tībers vēl. Ok, safe. Es mēģināšu tādu tagad metienu palaist vājā. Īnī bija, bet nebija augstums. Bet nekas. OB arī skaitās. Nu, es, tu, to. es. Labi, Es tikai pabeidzam. stāvu smukumam. Ar 4. Un to mēs arī noslēdzam. Frontnines. Frontline noslēdzam ar šo te. Skaisto bogiju. Sākām ar birdiju, beidzām samaloju. Sākām mēs ar pāru. Sākām ar pāru, beidzām ar bogiju. Rezultāts -3 caur pirmiem 9 groziem. -2. Es teicu, -3. -2. Bet, jā, skatāmies, kā mums ies tālāk, un tur jau Beknēnā vairāk ko ņemt. Es teiktu, ka jā. Vajadzētu vismaz. Vismaz nebūs mežā vairāk, paldies Dievam. Vismaz nebūs mežā jāiet. Tagad tā, Laižam. uz tikšanos. Čau.